Tātad, tu atradi savu sapņu auto sludinājumu portālā? Noteikti pārbaudi tā VIN numuru auto DNA. Solis numur 2. Laiks apskatīt automašīnu. Paņem līdzi visu nepieciešamo informāciju par automašīnu no auto DNA un CSDD, salīdzini nobraukuma rādījumu. Apskaties auto vizuālo stāvokli. Norādi visas krambas, švīkas, buktes, pārbaudi riepu nodilumu, pārbaudi bremžu diskus, vai tie nav līdzeni, tad tas nav labi. Pievērsies dzinējam, pārbaudi eļļas līmeni, pasties, vai dzinējs ir savs, pārbaudi, vai kaut kur ir noplūde. Paskaties zem automašīnas, paspīdini ar gaismu un skaties, vai ir eļļas noplūde. Ja ir, tad tu zini, ka tas nav labi. Pārbaudi salonu, paskaties tā nolietojumu, pārbaudi sēdekļus, uzspied visas pogas un pārbaudi, vai viss strādā. Pārbaudi, vai kondicionieris darbojas, vai radio darbojas. Nebaidies no tā, tu taču pēc auto. Pārbaudi, vai nekas nav vaļīgs, vai nekas nekrīt ārā. Pārbaudi paneli, vai deg kāda lampiņa. Ja jā, tas nav labi. Tev vēl joprojām patīk mašīna, forši, laiks izbraucienam. Ja saimnieks brauc tev līdzi, tad liec viņam aizvērties. Tev ir jākoncentrējas uz auto, skaties, klausies un izjūti katru mazāko lietu, ko auto tev saka. Saplūst ar to, esi vienots, pakustini stūri uz vienu, uz otru pusi, izjūti katru vibrāciju, iebrauc dažās bedrēs, vai kaut kas nograbēja, ja jā, tas nav labi. Pajautā sev, vai esi patīkami satraukts par auto? Ja jā, tad tas ir labi. Tagad atliek parakstīt pirkšanas pārdošanas līgumu un paspiest roku. Neiegrābies pērkot, lietot auto.